Tā dziesma būs veltīta tam cilvēkam, caur kuru mēs nākam šai pasaulē. По-другому в этот мир не попадают. Nekā citādāk šai pasaulē nokļūt nav iespējams. Ну, кроме Адама и Евы. Nu, vienīgi caur Ievu. Это песня про маму. Šī dziesma ir par mammu. И мы постарались перевести, девочки постарались перевести Un meitenes кусочек на pacentās, латышский. kad nedaudz ir no šīs dziesmas pārtulkot latviešu valodā. И у нас будет половина песни на латышском, половина Un на pus no русском. dziesmas būs latviski, pus krieviski. И я еще хочу сказать, Un vēl gribu teikt, возможно, не у всех были хорошие родители. ka ne visiem ir bijuši labi vecāki. Что-то, может быть, не додали того, в чем вы нуждались. Kaut kas varbūt pietrūka, viņi neiedeva to, kas bija vajadzīgs. Но мы не можем вернуться в прошлое и что-то изменить. Bet mēs nevaram atgriezties pagātnē un izmainīt šo pagātni. И даже наши родители не могут вернуться в прошлое и там что-то Un pat ne поменять. mūsu vecāki nevar atgriezties pagātnē un kaut ko tur izmainīt. Но мы можем сейчас Bet mēs varam šobrīd простить их piedot viņiem и забыть все то, что нехорошее un было. aizmirst visu to, kas ir bijis slikts. Потому что непрощение к родителям, оно закрывает дверь для наших благословений. Jo, ja mēs nepiedodam saviem vecākiem, tad mūsu svētību durvis ir aizvērtas. Поэтому, когда будет звучать эта песня, Tāpēc šajā mirklī, kad skanēja šī dziesma, если вам нужно, прощайте их. ja jums ir vajadzīgs paprasīt vecākiem piedošanu, piedodiet. Даже если ваших родителей уже нет на этой земле, Pat ja jūsu vecāki vairs nav uz šīs zemes, отпустите от сердца все непрощение. atlaidiet no savas sirds visu nepiedošanu. Песня «Мама». Dziesma saucas Mamma. Мама. Savās rokas tu mani sargāji, dienu un nakti nomazotnēs, pirmos vārdus, pirmos soļus, sargāto sirdi savāgi. Ir aizskrējis, sen esi izaudzis, bet tev tik un tā vēl es esmu bērns. Un joprojām tu sirdī saudzīgi, Gadu no gada tu mani nes. Mami, tu mana vienīgā. Mami, mīļotā. Mami, šobrīd kā vēlos es. Mami, tevi skau. время быстро шло, вырос я давно, но для тебя все равно дитя. И по-прежнему сердце бережно, нежно хранишь сердце ты свое. Мама, ты у меня одна. Мама, люблю тебя. Мама, как я хочу сейчас. Мама, тебя обнять. Мама,
меня одна. Мама, люблю тебя. Мама, как я хочу сейчас. Мама, тебя обнять. Ты у меня одна. Мама, люблю тебя. Мама, молишься за меня. Слышит Господь тебя. Спасибо Господу за наших мам, за тех, кто дали нам Paldies жизнь, Dievam par mūsu mamām, kuras deva mums dzīvību, за наших родителей par mūsu vecākiem и за наших духовных родителей un arī par тоже. mūsu garīgiem vecākiem. И уже под конец мы хотим пригласить на Un сцену noslēgumā mēs gribam aicināt uz skatuves духовную мать, духовного отца, можно даже garīgo сказать, mammu un tēti vienā personā, пастора Несса. mācītāja Inesi. Jā, man šis projekts ir kaut kas... Es nevaru parunāt par šīs pēdējās dziesmas. Tas ir kaut kas īpašs. Un es domāju, tad, kad tas cilvēks, kurš bija šeit, tu to izbaudīji. Šie cilvēki ir dārgumi, ja? Un arī tas, ko dzied, un tas, ko mēs dzirdējam, arī tas ir dārgums. Un tam, kuram mēs dziedam, tas ir vēl lielāks dārgums. Un es domāju, ka tie, kas šodien šeit ir, tie noteikti atcerēs savus vecākus, pārdomāja savu bērnību, domāja par saviem bērniem, un es kā vecmāmiņa arī par mazbērniem. Un bija ļoti jauki redzēt, ka arī mana mazmeitiņa piedalās šādā koncertā. Un tas ir jauki. Tas ļoti jauki. Un es varētu teikt tā, tu, kas šeit esi, tu esi šodien šeit aptuveni tāpatās, kā mēs lasām šo stāstu par Jēzus dzimšanu, kad gudrie gāja un meklēja šo zvaigzni, viņi meklēja šo bērnu, viņi meklēja Jēzu, viņi meklēja šo ceļu. Un tu esi šodien šeit. Un faktiski viss, kas te notiek, visas šīs dziesmas, visas tās ir veltītas debestēvam. Bet pie debestēva nevar tikt kā vien caur Kristus. Viņu nevar iepazīt kā vien caur Kristu. Viņu nevar nekā sadzirdēt kā vien caur to, ko Kristus ir devis mums, un tas ir svētais gars. Un tas, ko mēs šodien baudam, izjūtās, emocijās, atmiņās, tas viss ir svētais gars. Tas viss ir svētais gars. Un tie cilvēki, toreiz viņus sauc par gudrajiem. Viņi nāca no austrumiem. Mēs esam rietumnieki. Mēs esam rietumos Latvijā. Mēs esam pašos rietumos, pie pašas jūras. Un mēs esam tie gudrie, kas ir atnākuši šeit, lai redzētu, lai skatītu, lai baudītu šīs pērles, šos dārgumus. Un es tev šodien gribu uzaicināt. Darīt to pašu, ko dara šie jaunieši. Un es priecājos, ka tie ir jaunie. Un es priecājos, ka viņi no dažādām konfesijām, no dažādām draudzēm, bet viņi visi ir Dieva bērni. Un tad, kad Bībelē ir teikts, tad, kad mēs parādām šo vienotību, tad ļaudis apkārt mūsu zemē ierauga Kristu.
Nevis tāpēc, ka es uzrakstu vārdu Jēzus vai Kristus, bet tāpēc, ka mēs esam vienoti. Un faktiski šīs projekts, es tagad klausos un domāju, tas ir arī sava veida, jā, šīs vienotības projekts, bet vēl arī dzirdot šīs dziesmas latviski, krieviski, un tas arī tāds integrācijas, tāds jauns vārds, kas mums ir integrācijas projekts arī. Tur viss ir kopā. Bet es atgriežoties pie šī stāsta par šiem gudrajiem, viņi, kad gāja uz to vietu, kur sastaptu un redzētu Kristu, viņi redzēja, viņi sastapa, viņi aizgāja uz to vietu. Viņi nāca ar dāvanām. Šie jaunieši un Milāna, viņi visi kopā ir izveidojuši šo te dārgumu un arī dāvājuši Kristumu. Un es piedāvāju arī tev piedalīties šajā visā ar to, kas tev ir. Un varbūt tu neesi dziedātājs, tu nemāki, tu neproti spēlēt flautu, tu daudz ko citu neproti, bet tev ir kaut kas, ko tu proti un ko tu dod šai pasaulē. Un tev ir kaut kas rokā noteikti, kaut kas ir. Jo Dievs saka, mums vienmēr ir kaut kas, ko mēs varam dot labiem darbiem. Vienmēr, ko mēs varam atnest debestām. Un es šodien lūdzu, pievienojies man. Man šeit rokā ir tas, kas man ir. Man ir upuris. Un arī šis viss laiks, ko viņi ziedo, viss tas lielais darbs, iedomājieties, Ukrainā, dzīvojot Ukrainā visu šo gadu vietā, kas ir tik tuvu karalaukam, Harkovā. Milana ir visu izvadījusi, izdarījusi tā, ka par šo gadu rodas šis disks latviešu valodā. Un es tev aicinu piedalīties šajā projektā ar to, ka tu arī pienes ziedojumu. Es to šeit nolikšu mūsu kastīti, ja? Un tu var atnākt un noziedot. Piedalies.